mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, descansa es hora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza. Darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand. See, I'm caught up in a dream. Well, life prepares me by my open my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. 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 I didn't know, didn't know, didn't know. Nu, labrīt no rīta. Cik labs šis rīts. Pulkstens 20 pār 10, mēs jau kādu mirklīt braucam. Izbraucām no smukā kemperīša, kas atradās okeāna krastā, varētu teikt. Aizgājām vakar to saules rietiņu paskatīties. Nu, baigi jau skaisti, un tie baseiniņi baigi forši papeldējāmies. Nu, gan būtu foršāk, ja varējām ilgāk palikties tādā foršā vietā, bet, nu, ir jābrauc tālāk, un braucam mēs uz to Rokas ragu. Uz Rokas ragu aizbrauksim. Nesaprotu, tikai man te šitas te, kā viņš sauc, veids rāda, ka man ir kaut kāda maksa jāmaksā kaut kam. Tā bija 11,80, tagad 9,85, no sākuma bija 8,50, ko tas nozīmē, nezinu. Bet, nu, es braucu pēc Google Maps, kur ir uzlikti bezmaksas ceļi, un es tā pieļauju, ka es tomēr braucu pa bezmaksas ceļu. Nu, ja būs kaut kas jāmaksā, tad samaksāšu, ko tad darīt. Kā no 9,85 nabagākas nepalikušā. Bet tā, bet visā vismā kempers bija ļoti kempings bija ļoti tīrs. Mandarīna kaut kā, jā. Ļoti foršas, tīras dušas, toaletes, nu, diezgan skaists tā sakopts, viss apkārtni forši un viss tā baigi labi, jā. Nenobrauc riteņbraucēji. Nu, uzfilmēm. To es neizdarīju. Jā, tātad šādi pārvietojas riteņbraucēji. Kas šodien pa dienu datu? Tā, šodien ir sestdiena, un es domāju, ka tajā ragā būs diezgan liels presings. Mēs ragā ieradīsimies apmēram 1:00. Un es domāju, ka būs daudz. Bet, nu, godīgi sakot, es nezinu, cik viņš ļoti ir apmeklēts, ja to tūlīt tās sieva paskatīsies, iegooglēs un sapratīs. Un tad arī sapratīs, cik tur kas jāmaksā, vai ir jāmaksā, kāpēc ir jāmaksā, kam ir jāmaksā un kaut kā tā. Pagriezieties pa kreisi. Vai kāds skaists puķis, visādas koku, pasies kāds palms, vai pasies tāds vecs, noplukušas mājas. Un šito, piemēram, varētu mierīgi iznomāt. Ja kas mēs redzējām, tur tirgoja mājas, iefotografēju telefonu numuru, tā kā es ielikšu, nu, ja gadījumā kādam interesē māja Portugālē, okeāna krastā, lūdzu, zvaniet, interesējieties. Tu tagad esi māklers? Tā kā, tu esi pa māklers strādāju. Jā. Nu, kaut kā tā, bērni, kā jums patīk šitas kempings? Jauki slēdz iekšā ūdenī. Erika? Gribēju
Gribat kūciņas? Ērika teica, tas nozīmē, kad patīk. Viņa nenāca uz okeānu, viņam bija vientulībā ar sevi. Nu, tas nekas, viņas sargāja būdi. Atgriezīties pa kreisi. Viņa vēroja vīzi. Ātrības kāds auto. Renault. Bet viņš ir pārkrās. Jā? Šis restorāts viņa ir pilnīgi balts ādas salons. Jā. I guess now it's time for me to give up. I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did. Nu ko, braucām un atbraucām. Šādi izskatās tas tālākais rietumu punkts Kāpēc tik krust? kontinentā. Rekviem pa turien. Tātad šādi izstāstās tālākais rietumu punkts kontinentā. Iesim paskatīties, kur tur īsti var redzēt. Nu, gan jau, ka būs vējains un nevarēs neko dzirdēt, bet, nu, cilvēki te brauc, ka lidmašīna paukš lido. Tur kāds vāc ziedojums un spēlē saksofonu. Nu, kaut kā tā. Ja neko, nu, iesim skatīties. Reku mūsu modeliet. Nu, nē, kāpēc tu atkal to? Nav, redz, var paskaties. Tad iemetīsim naudiņu. Iemetīsim. Iemet naudu. Pagaidi. Nu ko, esam Lisabonā. Nu, ir kaut kāda korķīša un tā, bet tā visā vismā ļoti mierīgi satiksmes. Izbrauksim tūlīt tādu vienu interesantu aplīti. Man tie aplīši vienmēr patikuši. Tikai es nesaprotu vienu lietu, kāpēc viņiem mirgot zeltenās lampas. Tas nozīmē, ka ķipa tā kā var braukt vai kaut kas tam līdzīgs un ka pārējiem nevar braukt. Centrālais onkulītis. Tu var nofilmēt Ēriku. Es neredzu kādu onkulīti. Reku. Tas... Piecinies tā slīpā, kurās man nav jāsēž. Turpiniet taisni uz priekšu.
sarežģīts satiksmi. Iebraucām bišķi nepareizā vietā, un tur bija tā kā cieti aiztaisīts un tā. Un pēkšņi mums aiz muguras 4 policijas moči ar 8 vīruļiem virs uz močiem, ar ieročiem, viss tā kā vajag. Nu, gandrīz piečurāja biks. Parādi. Sakops āds beņas. Bet, nu, gandrīz piečurāja biks. Nu, nebija tā omulīgi, kad pēkšņi tev 4 motociklisti ieslēdz bākuguns un gaida, ka tu te apgriezīsies ielas vidū. Palāja viņi nebrauc pie mums, nu tā kā. Jā, es nebiju tas vainīgais, pēc kā viņi brauc palājiem, bet varēja būt. Interesanti, jā, nu. Turisti viņi vadā ar šitādiem Piaggio vai citādākiem vēliem. Sievieti. Un pārsvarā brauc sievietes pēc turis. Nu, tā viņi arī stāsta kā gidi un tā, viss, nu, notiek ļoti civilizēti. Tā kā Tur ļoti traki. ieslēdz ātrumā un aiziet, tas ir. Bet pārsvarā šādi ir elektrodampīgs, šitas nav elektrodampīgs, tas ir motordampīgs. Braukšana notiek caurmērā pa tramvajas sliedēm. Bet ļoti skaisti apsist šito teriku. Nu, ļoti skaisti, jā. Nu ko, ejam Lisbonas ielās. Aiziesim apstīties katedrāli, pēc tam aiziesim apstīties vēl kaut ko. Un tad jau dosimies tālāk. Nu, pagaidām ejam, priecājamies par skatiem. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart can still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Me, I fall in love with you every single day. I just wanna tell you who I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. Thinking out loud, baby, we found love right where we are. We found love right where we are. Apsēdāmies tādā dīvainā restorāniņā. Moldāvs mūs uzrunāja krieviski, bet nu, tas jau tāds galvenais. Baigi foršais puika tāds. Un izlēmām, kad paēdīsim. Vietiņa tāda ēnaina, forši. Nav saule, nav karsts, ne? Ko tu ēdīsi? Salātu? Nu, paskaties, ko tu ēdīsi. Var arī gaļu ēst. Cenas nav kosmos. Cenas ir ok.
Nu jā. Karoči tā. Elīnai, sievai manai draudzene atsūtīja, lai mēs izpildam challenge. Respektīvi, vajadzēja uztaisīt 3 bildes, kur viņa ir bijusi 15 gadus abakai. Un, respektīvi, es jums parādīšu, kādas izskatās caur kameru. Reku bija viena bilde, tā ir par tu. Jā, ir ok. Otrā bilde, tā ir Lisabonā pie piemeneklīša. Un trešā bilde ir pie arkas. Ot šitādas te bildītas, ja? Challenge izpildījām. Mums apsolīja baigo balvu. Cerams, ka mēs ar viņu saņemsim. Vinetā. Ko atnes mums ēst? Es pasūtīju pikāņu. Elīna pasūtīja mēncu. Kaut kādā kreju mērcīti un salātus. Erika ir vistas salāti. Alisē savukārt ir omlete ar dārziņiem. Pagaršosim. Hey, rapaz obcecado com ginásio, ou aquele que é gay, mas ainda está no armário, aquele que gosta de coisas estranhas até para mim. Não vou falar-vos disso aqui. Hey, rapaz apaixonado pela ex, ou aquele que gritou vitória quando eu ainda não ganhei, o rapaz que queria casar no fim do primeiro encontro. A esse eu nunca respondo. Passei aqui para vos ajudar a fazerem o luto. Também vou sempre lembrar. Como é que eu me esquecia disto? Mas não vamos fazer disto um assunto. Apaguem o meu número. Agradeço do fundo do meu coração a atenção, mas foram só uma fase. Obrigado pelo desastre. Mas os rumores são verdade e eu já não estou sozinha. Hey, rapaz poliamoroso, por muitos conhecido só como mentiroso. Hey, ao rapaz que me fez repensar como eu tomo decisões de vida e dessa vez decidi abrandar. Hey, ao rapaz que só me liga sexta à noite, ou aquele que beija mal mas tem um bom ponto forte. Hey, ao rapaz que acha que veio ao psicólogo. Uma conversa não é um monólogo. Jā, tāds super garš tilts. Olīvu lauki. Milzīgas olīvu plantācijas vienā pusē, kā no otrā pusē. Ļoti daudz olīvas. Tūlās tu melonu iemetīs man klēpī. Un arbūzu. Un kas ir tas, ko viņš paņēma? Cik maksāja? Šito visu samaksāja 11 eiro. Kā? Vedīšu mājās. Vietēja labuma ārbūs, Pēc 600 metriem atgriezieties pa kreisi. apelsīni, tomāti, kurš arī smaržo pēc mājas tomāti, melone. Apstājāmies ceļa malā, no zemniekiem nopirkām. Pa visu šito te, izņemot apelsīnus, tos mēs nopirkām citur, bet arī pa kapēkām. Jā, cik samaksām apelsīnus? 4 apelsīni maksāja. Eiro 50 kilogramā. Un savukārt arbūs šitāds, melona šitāda, un 3 tomāti maksāja 11 eiro kopā. Wow, tev varētu podāties. Jā. Pēc 800 metriem 20 grādi, atgriezties. Jā. Pagaid, davai atgrodam uz sākt kempingu varbūt. Mums uz kempingu. Te nav vilnis. Nemaz. Teorētiski mēs te varam gulēt. Jā. Vai guļam. Saula drīz norīt.